Oversize biksēm, oversize apģērbam. Tas ir mans viedoklis. Okay. Tad zināk, ja rītdien maģiski vairs nav oversize sieviešu bikses, tad tas nav bēdīgi. Man nebūtu bēdīgi, nē. Viss skan super. Vai jūs varat lūdzu iepazīstināt ar sevi? Sveiki, Natālija. Es strādāju uzņēmumā, kas ražo jumta instrumentus. Sanāk, nav nekāda saistība ar modi? Nē. Wow, okay. Mēs nekad neuzminētu. Bet interesanti. Tāda sieviešu būtība. Jā, neatklāta. Daudz noslēpumu. Jā. Par outfitu. Vai varat tā kā no kurpēm līdz augšai pastāstīt, kas tas ir, kur jūs pirkāt? Kurpīts ir Mango, Okay. kleita House of CB, jāciņa Another Stories, somiņa Gucci, brils arī. Kāda bija iedvesma? Iedvesmu, svinēt dzīvi katru dienu. Skaisti. Jā. Un vispār stilam jūs ir kāds, ko jūs skatāties, un tas ir kā tāds elks, vai bija varbūt agrāk? Mani iedvesmo modas vēsture, Dior stils, vēsturiskie dizaini. Tas varbūt ir tas, kas iedvesmo, un citas sievietes. Kas būtu tāda lieta, kurai būtu jāpazūd? Oversize biksēm, oversize apģērbam. Tas ir mans viedoklis. Okay. Tad zināk, ja rītdien maģiski vairs nav oversize sieviešu bikses, tad tas nav bēdīgi. Man nebūtu bēdīgi, nē. Vai var lūdzu novērtēt outfitu? Man ļoti patīk īpaši rozā krāsa. Viņa ļoti ir iederīga vasarā, kā arī man ļoti patīk rozas spilgtā krāsa, miksēta ar melno krāsu, atvērta vasarīgs fits, kas man ļoti patīk. Papēža man ļoti patīk, un arī somiņa tāda kā dizaina ļoti interesanta izvēle, manuprāt. Jā, man ļoti patīk. Jautāt novērtēt tādā skolas baļu sistēmā. Ideāls. Es domāju, ka viņš būtu vislabākais. Tas būtu 10. Tas būtu 100 man šķiet no 10.